Sveicināti visi arotbiedrības biedri, kā arī sveicināti visi izglītības, zinātnes un sporta jomā strādājošie. Arotbiedrība savā aktīvajā darbībā vienmēr ir iestājusies par biedru tiesībām un interesēm. Taču, diemžēl, ir pienācis tas brīdis, kad mērs ir pilns, pamatojoties uz to, ka gadiem netiek ievērot spēkā esošie normatīvie akti, ka gadiem netiek pildīti dotie solījumi, īpaši priekšvēlēšanu solījumi, un ka pēdējā laikā sociālais dialogs kļūst arvien sarežģītāks un sociālie partneri ir kļuvuši mazsvarīgāki valdības un parlamenta acīs. Un tādēļ arotbiedrība aicina visus, tiešām visus, gan tie, kuri strādā izglītības jomā, zinātnē un sporta jomā, saliediet spēkus kopīgam streikam. Jā, šoreiz streikam, lai viens otru atbalstot, mēs panāktu, ka pirmsskolas izglītības jomā strādājošajiem būtu tieši tāds pats atalgojums kā pārējiem pedagogiem un ka viņi beidzot saņemtu vienlīdzīgāku attieksmi pret sevīm. Būtiski ir arī panākt to, lai vispārējā un profesionālajā izglītībā nesamazinātos pedagogiem atalgojums tādēļ, lai citiem kolēģiem to paaugstinātu. Svarīgi ir arī nepieļaut, ka nākotnē būs vairāk jāstrādā, lai iegūtu šo slodzi 36 stundu garumā. Un būtiski ir arī, lai netiek atņemta 10% piemaksa valsts ģimnāzijām. Runājot par atbalsta personālu, mūsdienās tas kļūst arvien nozīmīgāks, ņemot vērā tos procesus, kas notiek sabiedrībā, īpaši ģimenēs, un atbalsta personālam arī veselai daļai ir paredzēts neadekvāti zems atalgojums, un arī būtiski ir tas, ka atbalsta personāla skaits nav pietiekams uz izglītojamo skaitu, lai risinātu tos tiešām akūti svarīgos problēmu jautājumus, ar ko šodien saskarās skolās. Interešu izglītībā mēs nevaram pieļaut to, lai samazinātos stundu skaits izglītojumiem. Mums ir jāpanāk, ka pret sporta treneriem ir tāda pati attieksme kā pret sporta skolotājiem, un viņiem ir jānodrošina adekvāts atalgojums par viņu padarīto darbu. Speciālajā izglītībā ir svarīgi panākt to, lai amata alga būtu augstāka par divām grupām. Augstākajā izglītībā un zinātnē jau vairāk gadu garumā netiek ievērotas normas, ko nosaka augstskolu likums un zinātniskās darbības likums. Un tādēļ mēs aicinām arī vismaz pakāpeniski ievērot likumā noteiktās prasības par finansējumu nodrošināšanu. Un jāsaka tiešām, ka šis ir ļoti izšķirošs brīdis, visiem, kuri strādā izglītības, zinātnes un sporta jomā, un tādēļ mēs aicinām apvienot spēkus, lai mēs panāktu, kad ar mums rēķinās, kad ievēro mūsu tiesības, un nākotnē situācija visiem uzlabojās. Atbalsta izglītības darbinieku streiku, jo jaunajā pedagogu finansēšanas modelī ir ļoti daudz nepārdomātu jautājumu. Pirmkārt, nav vēl skaidrs, vai naudas pietiks pilnīgi visām aktualitātēm. Otrām kārtām, augstskolu darbinieki, augstskolu pedagogi, docētāji, viņu aptalgojums arī šobrīd nav pārdomāts, jo pārāk liela plaisa veidojas starp profesoriem un asistentiem un lektoriem. Trešām kārtām, izglītības darbiniekiem konsekventāk, neatlaidīgāk ir jāpiesaka savas prasības un pašiem jāprot pastāvēt un cīnīties par savu prasību izpildi. Es atbalstu streiku, jo zinātne Latvijā atrodas kritiskā situācijā. Ir absolūti nepietiekams finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai, ir absolūti nepietiekams bāzes finansējums, ir pārāvums Eiropas Savienības struktūra fondos, jau šobrīd ir laika nobīdi 2 gadi. Ir akcents no valsts puses uz lietišķajiem pētījumiem, bet tiek aizmirsti fundamentālie pētījumi, kas ir pamats jebkuram lietišķajam pētījumam. Ir ļoti liels neskaidrības kopumā zinātniekiem par savu nākotni, gan no finansējuma viedokļa, gan saistībā ar reorganizācijām. Līdz ar to es aicinu ikvienu, kam šīs problēmas ir aktuāls zinātnieku, atbalstīt streiku. Cienījamie kolēģi, pedagogi, aicinu jūs atbalstīt Lizda ieteikto streika variantu, lai pievērstu valdības uzmanību vispār izglītojošās skolas pedagogu situācijai. Nevar būt
doma par to, ka vieniem atņems un citiem pieliks. Nevar būt doma, ka skolotāja darbs var tikt daļēji apmaksāts. Nevar palikt neapmaksātās stundas skolotāja darba laikā. Tam ir jābūt gan emocionāli, gan materiāli nodrošinātam darbam. Pedagoga darbam jābūt novērtētam. Es saprotu, ka ilgāk jau vairs gaidīt nav ko. Patiesībā mēs visu laiku esam tikai gaidījuši, piecietuši un cerējuši. Un ja vēl var būt uz kaut ko šobrīd no jaunā modeļa var sagaidīt vai varbūt cerēt skolas, tad jau ir skaidri zināms, ka pirmsskolām nav tur uz ko cerēt. Un tie daži eiro, kas pienāks klāt pie algas, kas sauksies algas paaugstinājums, mums kaut kad tālā nākotnē, tie taču katram skaidrs, ka mums absolūti nekādu dzīves pozīcijas paaugstinājumu nedos un arī prestīžu mūsējo necels. Tā kā, mīļie mani, uz priekšu visi vienu reizi saņemamies, sadodamies rokās un streikojam, pasakam, ka mēs vairs neesam gatavi ciest. Nevar būt tā, ka izglītība ir tikai skolā un pirmsskola vispār nav nekas. Visu savu darba mūžu es esmu mēģinājusi visiem pierādīt, ka pirmsskola ir tieši tāda paša skola kā skolā. Vienīgi bērni ir mazāki un prasības ir mazlietiņ citas, bet darbs jau no tā nemazinās. Paklausieties, ieklausieties un saņemieties. Reizi par visām reizēm mums ir jādara gals. Pierunājam visus un streikojam.